Tātad dorsiflex vingrinājums, kurā mums vajadzēs izmantot jebkādu gumiju priekš slodzītes, atrodam vai nu šādu sienu vai kuru varam pieslēgt vai pievienot gumiju, ieliekam pirsgalu starp gumiju, atkāpjamies tik tālu, lai būtu jau slodzīta, okay? Lai gumija būtu nostiepta visu laiku. Un šajā brīdī pavisam vienkārši cenšos ar pirsgalu aizkārt tā saucamo sauso kaulu, pievelku, paturu un laižu apakaļ. Okay? Šeit ir svarīgi palaist nedaudz apakaļ, potīt slocītavu, lai tas rādījus nedaudz lielāks. Lai no tā, ka mēs vienkārši puscentimetru rādījusā strādātu, protams, efekts kaut kāds būs, bet efektīvāk būs, ja mēs palaižam nedaudz to pēdu apakaļ. Un, kas ir svarīgi arī, ka esam pēdu palaiduši apakaļ, lai joprojām dīšķi būtu nostiepta gumija. Un atkal velku pirsgalu pie sevis, cenšos aizkārt sauso kaulu, es paturu noteikti sekundžu laiku. Un atkal atbrīvojos, lēnām laižu apakaļ. Izdaru vienai kājai, pamainu otrai.